Šodien stāstīšu par mašīnas motoriem un dažām mašīnām, kas man patīk. V-veida motori jau paši par sevi pastāv. Viņi strādā V-veidā un ir salikti V-veidā. Ir vairāka veida V-motori pēc cilindru skaita. V6 jau parādīja un tie atrodas daudzās automašīnās. Tad mums ir spēcīgāks motora tips V8 un tam ir 8 cilindri. Tādu motoru varam atrast muskuļu mašīnā kā Dodge Challenger. Tad mums bija V10 tipa motori, kuri mēdza būt iekš Formula 1, bet mūsdienās vairs netiek taisīti dažu iemeslu dēļ. Viena no tām ir, ka tie bija pārāk efektīvi motori. Tad mums ir V12, kuras var atrast super automašīnās kā Lamborghini un dažās citās. Tad vēl ir sarindotu motoru veids. Šeit cilindri ir līdzīgā skaitā. Šeit mainījies ir, ka cilindri sarindoti viens pēc otra, nevis salikti V-veidā. Ir 2 cilindru motori un tie nav bieži sastopami ikdienas automašīnās, bet tos laikam var atrast tajos divvietīgajos mazajās mašīnās, kuras var vadīt jau no 16 gadu vecuma, noteiktajās valstīs, protams, un nebrauc ātrāk par kādiem 40 vai 50 km/h. Dažās noteiktu veida ikdienas mašīnās var atrast ierindotās 4, 5 un 6 cilindru motorus. Tomēr ierindotās 8 cilindru motori būs tomēr laikam izmiruši, jo tie ir pārāk gari, lai ielīstu automašīnā. Tomēr tos vēl joprojām var atrast kādā automašīnas muzejā. Vispārīgi vēl ir rotācijas dzinēji, par kuriem baigi neiedziļināšos, bet īsi pastāstīšu, un tie tika izmantoti iekš automašīnas modeļa Mazda RX-8, un te būs īsa animācija. Vispārīgi vēl ir plakanie dzinēji, par kuriem baigi neiedziļināšos, bet te ir īsa animācija. Tad īsumā par ko citu motorā ir viena detaļa, lai virzuļi kustētos augšā lejā labi, kreisi, sāniski un jebkurā citā virzienā ir kloķa vārpsta. Kā arī vispārīgi motoros ir daudz dažādas detaļas un komponenti, bez kurām motors pat nestrādātu, un es tajos nevēlos iesaistīties, jo tad video būs stundām garš. Lai vai kā, tagad es pastāstīšu par mašīnas veidiem un to brandiem, kas līdz šim ir piesaistījuši manu uzmanību. Sāksim vairāk ar klasiskā veida mašīnu ir BMW E30. Te būs īs video. Tell me I am not a but I'll keep you in the point. And you think you're trying to get me up on your face. Let me do what you need to do. Don't make me get staring at my flipping up your weapons like me. I'm just with you. Get stuck in a loop, no luck, get in. In and out of the table, no sight. Till the end of the part about the way. I don't know why you did. Kā arī man patīk BMW E36 modelis. Šeit arī būs īs video. So you are what you are in this world. That's either one or two things. Either you're somebody, or you're nobody.
Man vienkārši patīk to dizainiem, to potenciālu modificēt motoru, dzinēju, riepas un ko citu, kas vēl nāk galvā. Labi, ar šo es arī beigšu un paldies par skatīšanos un uz redzīt!